Paldies par pievienošanos sarunām. Šodien sarunā kopā ar Danu, supervīzoru un psihoterapijas speciālisti. Viņas profesionālajā pieredzē ir kas tāds, kas rada milzīgu cieņu. Tā ir 17 gadu pieredze, kas gūta strādājot par kapelāni un vadot garīgās aprūpes dienestu Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā. Turklāt viņa ir viena no Latvijas profesionālo veselības aprūpes kapelānu asociācijas dibinātājām un vadījuši organizāciju 14 gadus. Šajā epizodē runāsim par komunikāciju un tās vismalkāko niansi - atšķirību starp dzirdēšanu un klausīšanos. Tas kļūst būtiski tieši zaudējuma brīžos, kas bieži nāk kopā ar skumjām, apjukumu un sajūtu, ka esi palicis viens un nesaprasts. Dana gadiem ilgi ir bijusi klāt cilvēkiem grūtākajos brīžos, un tieši tāpēc es ticu, ka šī saruna ar viņu palīdzēs saprast, kas tad īsti ir tā atšķirība starp dzirdēšanu un klausīšanos. Dana, ja kāds klausītājs domā, ka man ar klausīšanos viss kārtībā, kāpēc tu tomēr teiktu noklausies? Jā, kāpēc noklausies? Varbūt, lai paskatītos mazliet savādāk uz it kā pašsaprotamajām lietām, uz to, kā tas ir, kā uz to vēl var apskatīties, ko nozīmē klausīties. Daudz jau esam diezgan gan lasījuši, gan arī diezgan jau izglītoti komunikācijas jomā, vai ne, pēdējos gados tas ir tāds diezgan karsts temats. Kā panākt, ka tava klausīšanās ir tāda, ka tik tiešām nes tādu dziedinošu efektu, jā, lai tas, kā tu klausies, kā tu sadzirdi lietas, lai tas kļūtu labāks tam, kas ir tavs sarunu partneris. Jā, jo vienmēr šo mākslu mēs varam asināt un spodrināt. Es domāju, mēs varam sākt ar pirmo jautājumu, kāda ir galvenā atšķirība starp dzirdēšanu un klausīšanos, kas ir abi divi darbības vārdi, un vai tās ir divas pilnīgi atšķirības prasmes, kas mūsos vispār arī pastāv kopš dzimšanas? Jā, redzi, valoda jau arī ir tāda mistērija, vai ne? Ja es domāju, kas vēl man pasaulē bez cilvēkiem ļoti interesē, tad tā ir un arī ar cilvēkiem saistīta lieta, tas, kā viņi mēģina izteikt domas, jūtas, jā, kā viņi mēģina komunicēt, kā viņi mēģina ieterpt vārdos to, ko viņi saprot, to, ko viņi pieredz. Un tādēļ, tāda valodas vēstures pētīšana arī ir viens no veidiem, kā var paskatīties uz kaut kādām it kā pašsaprotamām lietām. Protams, ka latviešu valoda īpaši ir ļoti interesanti, jo tā ir arī diezgan sena valoda. Tajā ir ļoti daudz, tādu senu tēlu, mazliet paskatoties tādu jomu kā valodas, jeb jēdzienu semantiku, jeb to, kā vārdi veidojušies, balstoties uz senām saknēm, tad var drusku tā kā mēģināt pavērt drusku tādu plašāku skatu uz pašu jēdzienu. Un, kā zināms, vārds klausīties, tā pati sakne, kas vārdam klusums, tā pati sakne, kas vārdam paklausīt. Un veidojot, paskatoties, kā tad tā? Kā tad šai vārdā iekšā ir arī paklausīt un arī klusums? Vai tad klusumā kaut ko mēs dzirdam, vai klusums ir kaut kas, ko var klausīties? Jā, ja runā tādā simboliskā valodā, metaforās, protams, pasaulē absolūts klusums vēl varbūt ir ļoti reti sastopams, vai ne? Kas
kas ir domāts ar to valodas attīstību. Kādēļ šī sakne, kuras pamatā ir vārds paklausīt, klausīt, klusums. Nu, ko tas īsti stāsta gan par mūsu kultūru, gan par to, kā mēs varam dziļāk izprast, kas tad notiek klausīšanās procesā, vai ne? Vēl, ja paskatās, tu man jautāji arī par vārdiņu dzird, tie ir tā kā divi tādi dažādi jēdzieni, dažādu skaņu, vai ne? Tā tā, tas, kā tas vārds ir attīstījies, kā viņš ir veidojies, tas ir veidojies no citas saknes, un tur tā nozīmes attīstība varētu būt palikt klusam, lai sadzirdētu, lai spētu uztvert skaņas. Ja, tā tad ir balss, skaņa, kaut kas, ko es sadzirdu, un šis te vārds arī dzirdēt, tver nozīmi godināt, slavēt, ja, kaut kādā veidā ieraugot plašāk vārda jēgu, es varu mazliet pietuvoties tādai izpratnei, kā dzirdēšana, klausīšanās, klusums, klausīšanās. Grieķu valodā ir tāds vārds hipokoien. Tas ir tā kā klausīties hipo, tā kā apakšā. Būt kādam, kas nevis dominē, bet kas ir tā kā mazliet zemā, ja, par to, kurā es klausos. Nu, šādi visādi interesanti valodas arheoloģijas tādi pētījumi var palīdzēt druscītiņ tā kā pavērt tādu plašāku paša vārda nozīmi. Ja mēs domājam par to, nu, kas tad tur īsti ir atšķirīgais, es dzirdu ļoti daudz ko. Protams, manas smadzenes mēģina, nu, tā kā safokusēties un selektīvi, lai nav tā, ka viss, kas ir man apkārt, un dažreiz tādas slimības pat ir, ja, ka es nevaru selektēt noteiktu skaņu, jo viss ir tik ļoti skaļš, ar milzīgu ietekmi, ja, ka es nevaru nofokusēties, bet tāda īsta klausīšanās prasa fokusu. Ja, fokusu, kas nozīmē, ka pārējās lietas kaut kur atkāpjas tā kā fonā, bet ieslēdzas fokusēta uzmanība. Un tā ir ne tikai uz skaņu, tā ir arī uz visu to, kas ir ap valodu. Tās ir nozīmes, tas ir arī neverbālais komunikācijas aspekts. Ja. Klausos, es dzirdu, bet es arī klausos visā tajā, kas ir ap tekstu. Gan tajā, kas tiek pateikts, tajā, kas tiek izpausts caur ķermeņa valodu, ir kaut kādas noteikti arī jūtas iespējams, ja, sevišķi, ja tā ir saruna, kas ir saistīta ar zaudējumu, ja. Jā, ir jūtas, ir ķermeņa sajūtas, klausītājā arī tas viss atbalsojas, ja. Arī visi šie procesi notiek. Kad mēs tā fokusēti klausāmies otrā cilvēkā, nu, ir daudz šobrīd arī tiek pētītas smadzenes, kā tās strādā, kā nervu šūnas strādā, jā, smadzeņu šūnas, tiek runāts par tā saucamiem spoguļu neironiem. Kādā veidā cilvēks, kurš fokusēti klausās otrā, piedzīvo arī to pašu vai līdzīgu, līdzīgas sajūtas kā stāstītājs, jā. Par to druscītiņ tad atsevišķi varbūt parunāsim mazliet vēlāk. Bet, nu, jā,
Kā tev šitas izklausās? Ļoti interesanti, ka tu to savilki kopā ar valodu. Nu, tā kā ļoti tā padziļināti ieskatījies tajā, kur auga saknes šim visam. Lika arī tiešām aizdomāties par to paklausīšanos, klusēšanu, klusumu, kas kaut kādā brīdī arī iemājo, ka tu esi fokusējies uz otru cilvēku, un tas klusums jau nāk no tevis paša. Tu klusē kaut kādā ziņā, tu ļoti uzklausi un mēģini saņemt šo visu informāciju, un tad tas arī kaut kādā brīdī man savilkās kopā ar šo pašu, ko tu teici, ar spoguļneironiem. Nozīmē, ka mēs varam aptuveni apjaust un sajust un iztēloties to pārdzīvojumu, kas ir mūsu klātesošajam sarunas biedram. Kā ikdienā mēs varam sākt klausīties? Ir tāds jēdziens, kas ir aktīvā klausīšanās, un ir arī tāds kā pasīvā klausīšana, dzirdēšana, un varbūt mēs mūsdienās dzīvojam vairāk tā pasīvi. Mēs it kā dzirdam, klausamies, bet ne līdz galam. Un kā mēs varētu vairāk sākt tādu kā praktizēšanu par šo aktīvo klausīšanos, klātesamību īstenībā? Jā, nu redzi, tad varbūt arī drusciņa tāda neliela atkāpi. Mēs varam runāt arī par mūsu laikmetu kopumā, jā, par mūsu laika garu, kurā ir ļoti daudz vārdu un daudz teksta, jā, un daudz satura, bet tāda kvalitatīva klausīšanās ir maz, un faktiski par to ir jāmaksā, jā, bieži vien. Ir daudzas profesijas, kas ir arī attīstījušās pateicoties, drusciņ pēdiņās liekot vārdu, pateicoties laikmeta struktūrai, kurā ir daudz teksta, daudz runas, kurā cilvēks dažkārt jūtas pārpludināts no teksta, jā, pārpludināts no runas, un tādēļ ir veidojies tāds vakums, kas ir radījis pamatu izveidoties jaunām profesijām, tādām kā psiholoģija, psihoterapija, supervīzija, kur tik tiešām cilvēks iet un maksā, lai viņu sadzirdētu pa īstam, lai kāds viņus sadzirdētu. Gan to, ko viņš saka, gan to, ko viņš nepasaka, ko viņam ir grūti izteikt, ko viņam ir grūti pat ieraudzīt, ieņemt sevī, saskarties ar kaut kādu realitāti, ja mēs runājam par zaudējumu realitāti, ja. Parasti tas pirmais impulss, ko mēs katrs varam sevī māķenīt noķert kādā brīdī, ja. Tas pirmais impulss pasargāt sevi no saskarsmes ar cilvēkiem, kuri iet cauri smagām ciešanām, ja. Zaudējumiem, traģiskiem vai zaudējumiem, kas varbūt ir gaidīti. Un kā iemantot, no kuras vietas sākt norimt, no kuras vietas atrast sevī to klusumu, kaut kādu to iekšējo vietu, kurā es varu būt rimts. Latviešiem tāds skaists vārds - rimts, ja. Rāms. Arī ļoti interesants vārds, jo šī vārda sakne savukārt aizved mūs pie vārda miers un mierinājums. Rāms. Es teicu jau par to laikmeta garu, jaunu laikmeta struktūru, kurā ir ļoti daudz teksta, daudz satura un daudz runas,
un kurā ir arī milzīgs ātrums. Intensitāte, ātrums, izaugsme, attīstība, kā šajā visā saglabāt to rāmumu un to lēnumu ieslēgt, ko prasa īstenībā augšana. Augšana nenotiek ātri. Un, ja runājam kopumā par tādiem dvēseles ievainojumiem, tad arī tie dzīst lēnām, un tiem ātrums nepalīdz. Tiem ir vajadzīgs savs ritms, lēnums, pacietība, un kā mums katram, kas esam jau pieaugušie, kā mums katram meklēt to rimtumu savā dzīvē, kā viņu kultivēt, kas ir tas, kas mums palīdz. Un ir jau arī, lietas, kuras ir pašsaprotamas, vai ne? Tā kā rūpes par sevi, būt dabā, dot sev, tiešām to, kas ir vajadzīgs, un ārstēt atkarības, un visplašākajā nozīmē, pētījums par laimi arī, tas ļoti, ļoti ilgais, kurš ilga, cik tur tās 10 gadus, kurš secinājums beigās bija, ka vislaimīgākie ir tie cilvēki, kuri atrod siltas, pieņemošas attiecības. Lai šādas attiecības mēs spētu veidot, mums arī ir vajadzīgs šis rimtums. Ne jau, ka mums visu laiku ir jābūt apātiskiem vai tādiem pilnīgi flegmatiskiem, palēninātiem, bet tu jautāji, kā mums to mācīties, kā mums to praktizēt, kā mums kļūt labākiem šai mākslā, varētu teikt, tas ir atrast to veidu, kas manī stiprina to iekšējo mieru izjūtu. Dažiem tā var būt lūkšana, dažiem tā ir meditācija, dažiem tā ir būšana dabā, nodarbošanās ar kādām mīļām nodarbēm. Tas, kas dod to rimtumu, iekšēju tādu norimšanu, palēnināt to lēno laiku, kurā tad dvēsele var atpūsties. Tā kā tie veidi ir visdažādākie. Man tev izrietēja viens jautājums par šo klausīšanos un profesijas, kas ir tapušas tam dēļ. Taču šobrīd mēs dzīvojam šajā laikā, kas ir tik dinamisks, ka mums ir pieejams mākslīgais intelekts, ChatGPT un citi lielie valodas risinājumi, kuri savā mērā, var uzklausīt, un viņi to arī izpilda, viņi var arī atbildēt. Kā tev šķiet šajā brīdī, vai tehnoloģija, mākslīgais intelekts, kas tikai uztver informāciju būtībā no teksta vai no balsiņām, viņš ir labs, vai tas ir labs instruments, ko mēs varam izmantot, lai mūs uzklausītu cilvēkus? Jā, redz, es nejūtos tāda ārkārtīgi kompetenta par to spriest, bet, protams, man ir viedoklis, kā jau allaž. Redzi, ja mēs balstamies uz to tēzi, ka laime sniedz siltas pieņemošas attiecības, tad tas jautājums ir tāds trikī. Vai mākslīgam intelektam ir spoguļu neironi arī, vai ne? Un ko īstenībā nozīmē attiecības? Man šķiet, ka katrs no mums ir kādreiz to piedzīvojis, ka attiecībās mēs sajūtam, it kā mēs runājam, pat saprotam viens otru. Tāpat laikā paliek kaut kāda tāda tā kā diskonekcijas sajūta, ka es īsti nevaru kaut kā sakontaktēt ar to cilvēku, kaut kas ir drusku garām, vai tā izjūt, ka kaut kas nav līdz galam īsts, kas šeit starp mums notiek, Abi sarunu biedri, ieskaitot arī
mani, vai ne? Kur mēs esam vairāk tā kā kaut kādā lomā, nevis kas mēs esam, kā es, Dana, bet ka es esmu kaut kādā lomā, un ka tā loma tā kā kalpo kā tāds šķērslis starp mani un otru cilvēku. Un es nerunāju par tādu lietu, kas ir svarīga, ko sauc, piemēram, psihoterapijā par rāmjiem, noteikta veida attiecības, kas ir terapeitiskas attiecības, ja. Nav runa šoreiz tā kā par šo, ja, ko pieprasa noteikta veida specifiskas attiecības, bet drīzāk tik tiešām, kur mēs komunicējam ar mums svarīgiem, tuviem cilvēkiem ikdienā, kolēģiem, draugiem, tuviniekiem, ja, mūsu ģimenes locekļiem. Jā, atgriežoties pie mākslīgā intelekta, visticamāk jau, ka tāds drusku haips pāries mazliet, jā, un kaut kādas lietas izkristalizēsies, ko šī jaunā lieta mūsu dzīvē, pa īstam spēja palīdzēt, ko nespēja, to cilvēcisko attiecību tuvumu un to, ko, dod tiešām otrs cilvēks, es nedomāju, ka tas kaut kad īstenosies. Paldies, ka tu padalījies ar savu viedokli. Tas bija, manuprāt, ļoti, ļoti vērtīgi, ņemot vērā, ka tev ir tiešām šī daudz gadu pieredze esot cilvēkiem blakus tādos smagākos dzīves brīžos. Un, jā, man liekas, ka ir svarīgi šī klātesamība. Un to tiešām nevar aizvietot teksta lociņš, kas atbild, vai balss, kas atbild, un kas nav cilvēks. Runājot par klausīšanos un būšanu blakus, kvalitatīvu klausīšanos, tavuprāt, vai mēs zaudējam kaut ko savā dzīvē, ja mēs neesam bijuši spējīgi būt klausītāji, būt līdzi kādam savam cilvēkam viņa grūtībās, viņa zaudējumā? Vai tas varētu būt kāds mūsu zaudējums, mūsu dzīves pieredzē esot uz šīs pasaules? Tu domā, es izvēlos nebūt klāt, jeb es nevaru būt klāt. Izvēlos nebūt klāt, jo man vienkārši ir par grūtu. Es vienkārši nezinu, vai es varu to uzklausīt, un vai es kaut ko ar to zaudēju, kad man nav šī spēja būt klātesošam, uzklausīt, klusēt, klausīties. Jā, paldies par šo jautājumu. Redzi, nereti arī manā pieredzē kapelānei dažkārt vecāki, kas zaudēja bērniņus, uzdeva jautājumu, vai vecvecāki, piemēram, vai ņemt bērnus līdzi uz bērēm. Jeb arī ir bijušas situācijas, kurās kāds cilvēks ir, gājis bojā pašnāvībā, ja. Un ģimenē ir un tuviniekos ir milzīgi daudz jūtu jau par šo visu. Jeb arī ir gadījumi, ka ģimene glabā kādus tiešām, tādus tumšus stāstus saistītus ar atstāšanu novārtā, pamešanu, vardarbību. Un šis vecāks vai vecvecāks vai tuvinieks vai iet uz bērēm vai neiet. Jā, tie tādi kā nepabeigtie līdz galam stāsti. Tad īsti ar to. Redz, tās situācijas, kuras es minēju, savā ziņā viņas jau nav salīdzināmas, vai ne? Varbūt tajā tas kopīgais ir, ka es pieņemu lēmumu. Un šīs manas situācijas ir tādas, kur varbūt drusku jāapskata katra tur ir nianses, vai ne? Saistībā ar bērniem. Bērni uztver
nāvi savādāk mazliet. Un kā kurā vecumā arī, jā. Jau ir veikti tiešām tādi ilgstoši, ilgadēji pētījumi un darbs ar bērniem, sākot ar Pirmo pasaules karu, jā, ar Otro it īpaši, kad sāka darboties, profesionāli, psihologi, pētnieki, kuri nodarbojās ar, šiem bērniem un sniedz viņiem atbalstu. Un ir aprakstītas diezgan arī detalizēti, vecumu posmu grupas, kā bērni piedzīvo un izjūt, kas ir nāve. Ir daži bērni, kuri ir atstājuši, tātad viņi ir bijuši jau pieauguši, kad viņi ir atstājuši tādas liecības no savas bērnības, un ja brīnišķīgi varbūt arī rakstnieki un dzejnieki, dramaturgi, kas ir atstājuši tādas liecības mākslā, kā tas ir, kad viņi kā bērni, un parasti ir ļoti jūtīgi bērni, kas piedzīvo kaut ko, kas simbolizē priekš viņiem nāvi. Tā piemēram, varbūt kāds no jums vai kāds no klausītājiem ir sastapušies gājiens tāds ļoti aizkustinošs video, kur viena meitenīte, cik viņai varēja būt gadi? 5, jā, 4, kur viņa brauc auto un viņai birst asariņas, un viņa skatās pa logu ārā, un viņa saka, un kur šīs visas lapiņas krīt nost no kokiem? Kas ar tām lapiņām notiek? Lapu nokrišana, ja. Dažreiz bērniem pirmā sastapšanās ir, ka mājdzīvnieciņš nomirst, vai vecvecāki. Ja. Un, protams, ir arī agrīni vecāku zaudējumi, pietiekami daudz arī mūsu dzīvēs. Katrā vecuma posmā arī tas atbalsts tiek sniegts savādāks, bet tā vispārējā nostādne, kam es piekrītu, ir, ka bērniem jau no agrām dienām, kad viņi vien ir gatavi, ja, un to var pēc dažādām pazīmēm arī pateikt, ir jāieved šajā dzīves aspektā, ko sauc par zaudēšanu, jo zaudēšana ir daļa no dzīves, un to tieši tāpat kā dzīve kopumā ir jāmācās. Mācās zaudēt. Mācās, kā tas ir, kad es zaudēju, kad es pēc tam sēroju, un kā es šo zaudējumu integrēju savā dzīvē. Nevis es, noliedzu, ir dažkārt arī, cilvēki, kas izvēlas, paturēt pie sevis kādus zaudējumus, ja, nelīdzdalīt ar bērniem vai ar vecvecākiem. Tā ir ļoti smaga nasta, ko tad nāks nest tam vienam, ja. Turklāt viņš atņem, savam bērnam spēju mācīties. Kā mana mamma un tētis iet šitam cauri, ja. Piedalīties rituālā. Bēres ir rituāls, ja. Rituāla dziļākā jēga ir atvieglot pāreju, jebkuru pāreju. Mūsu dzīve īstenībā ir diezgan ritualizēta, ja, pat ja tā nav vairs reliģioza dzīve, tā tomēr ir ritualizēta dzīve, kas nozīmē, ka cilvēks īsti bez tāda kontakta ar, mēs varam saukt to par augstākiem spēkiem vai dzīves garu, ja, augstāko kārtību, dabu. Tajā visā ir iekšā noteikts ritms un noteikta veida pārejas, jeb šie rituāli palīdz dzīvot ar jēgas sajūtu. Ja, tā skaitā atvieglo šo te pāreju no dzīves ar kādu uz dzīvi bez
šī kāda. Un tādēļ rituāli ir ļoti nozīmīgi. Un, ja mēs atņemam sev to iespēju vai savam bērnam to iespēju to piedzīvot, tajā piedalīties, ņemt pilntiesīgi dalību, redzēt, kā pieaugušie bēdājas. Jā. Nosaukt vārdā. Man ir skumji, jā. Nu, tas ir, tas var nākt kaut kādā brīdī atpakaļ, ka cilvēks izaug un viņš nezina īsti, kā sev palīdzēt, kā ar kādiem dzīves zaudējumiem tikt galā, ja. Tas tā kā vairāk par bērniem un par tādu zaudējumu, ko piedzīvo ģimene, ja. Vecvecāki, bērni, brāļi, māsas, vecāki, tuvinieki, ja. Nu, visdažādākie zaudējumi. Kas attiecas uz tādām smagām ģimenes lietām, kā jau es minēju, jā, atstāšana novārtā, nerūpēšanās, vardarbība, jā, dziļas atkarības, kaut kas, ko mēs bērnībā esam pārcietuši. Ja, un tad pienāk brīdis, kurā nonāk bezpalīdzīgā stāvoklī, un nereti tiek pieprasīts no bērniem, nu, rūpes, vai ne? Un tad tā ir tā dilemma, jā, tā ir tā dilemma. Un šai gadījumā es būtu ārkārtīgi uzmanīga ar tādu formālu pieeju moralitātei, kas nozīmē dažādās reliģiskās pieejās, jā, mēs esam dzirdējuši, ka piedod, kā tev ir piedots, jā, 7 reizes, jā, vai 7 reizes 7, jā. Tie ir dažādi konteksti, par kuriem runā sakrālie teksti saistībā ar piedošanu. Un ja mēs runājam par kristietību, tad tāda tiešām, nu, ļoti rēta un arī tāda, nu, noslēpumaina, varētu teikt, ir vecās derības Ījeba grāmata, kur Ījebs zaudē visu. Un viņš kliedz pret Dievu, ja, kāpēc? Es taču tevi pielūdzu, es biju taisns, es biju labs vīrs, labs tēvs. Kādēļ man tas viss? Jo vecās derības laikā ir, nu, šis taisnības jēdziens, ja, ka taisniem cilvēkiem nenotiek sliktas lietas. Un tā atbilde nav tāda ļoti pašsaprotama, ja, nav viņa pašsaprotama. Ir fantastiska arī filma, Malikam, man liekas, bija filma. Es tagad pēkšņi man izkrita uzreiz no galvas, kur ir šis teksts, nu, tādā simboliskā veidā apspēlēts. Un varbūt atnāks tā filma. Bet, nu, jā, tā ideja ir par to, ka nevis pati piedošana ir fokuss, bet dažkārt fokuss ir atļauja nepiedot, jā. Jeb piedošanas atstāšana augstākai varai. Tā nav mana atbildība. Un tādā gadījumā, jā, ir 100% attaisnojams neaiziet uz tām bērēm, vai ne? Vai pārtraukt attiecības uz visiem laikiem. Un nevis, ka tas nebūtu brīnišķīgi, ja būtu satikšanās, izlīgšana un tam līdzīgi, bet tas nav fokuss. Tas nav fokuss. Fokuss ir dažreiz atļaujas iedošana, vēlēties to nedarīt. Nu, tie tādi tā kā divi spektra gali, jā, atbildē uz tavu jautājumu. Tā tas bija, tās bija divas tādas kā laivis, man šķiet, bet tās ir tādas tēmas, par kurām bieži arī nerunā, par šīm pašām
neērtējam attiecības, kas ir bijušas ar vecākiem vai ar kādu no radiniekiem, un kad pienāk šī stunda, kad, jā, kāds no šiem cilvēkiem ir nonācis aprūpes pozīcijā, viņam nepieciešama palīdzība, tad kā būt, un par to mēs, manuprāt, jā, bieži klusējam, un mēs varbūt nosodam kaut kādus cilvēkus, kad kā tad viņš tur neiet palīdzēt savam miesīgajam vecākam, bet mēs nezinām Mhm. visu stāstu. Un šis, Jā, manuprāt, iedod tādu ļoti labu perspektīvu, kā paskatīties uz kādu situāciju un atkāpties un nenosodīt, jo mēs nezinām visu, kas ir jā, noticis šo cilvēku attiecībās jā, savulaik, un kāpēc viņš vairs nav klātesošs pie gultas un nevēlās ne klausīties, ne iesaistīties kaut kādā ziņā šajās visās attiecībās vairāk. jā, jā, kolosāli tu to pateici, Laura. Klātesamība. Tā ir ļoti liela loma sarunās, jo mums jābūt tā kā fokus, fokusas mūsu saruna biedram, taču mēs dzīvojam daudz trokšņos. Mēs nevaram noliekt, ka telefons pīkst un iekšējās domas par to, ka bija jānopērk piens arī, protams, ir fonā. Mums vēl pašiem vienmēr ir viedoklis varbūt par katru vārdu vai situāciju, ko mums otrs cilvēks stāsta un dalās. Kā mums ar to tikt galā? Man jau patīk tie jautājumi, kā, Dana, jo es domāju, ka tev atradīsies īstie vārdi, kā cilvēkiem, kuriem ir šis skrienošais prāts, apstāties atkal un saprast, ka viena nopirks, tā kā tas tā kā var pagaidīt, bet šobrīd ir tas cilvēks man pretī, kuram ir Mhm, tiešām nepieciešama mana pilnīgākā uzmanība, klātesamība, mhm, ausis, acis, enerģija, manas jūtas, sajūtas. mhm. Kā? Kā būt? Es pieietu šim jautājumam pirmkārt no tādas perspektīvas, uh, ka es jautātu par prioritātēm, kam mēs kā cilvēki esam neaizvietojami vispirms, jo mūsu nevar pietikt visiem. Un ja ir šī sajūta, ka man ir jāglābj visa pasaule, tad ir druscītiņi jautājums, no kā īsti es glābjos pats. Ja. Tātad, ja mans laiks, dzīves laiks, kas ir mūsu katra dārgākā lieta, mūsu dzīves laiks, kam es to izvēlos veltīt? Un jā, es piekrītu, ka nevienmēr ir šī brīvā izvēle. Ja, tā kā šis būtu pirmais jautājums. Kas ir tās attiecības manā dzīvē, kas ir manas prioritātes, kuras esmu neaizvietojama? Otrs tāds jautājums. Protams, ka, mana profesionālā loma, un ja mana profesija ir saistīta ar saskarsmi ar otru cilvēku, ar atbalstu, ar palīdzību viņam, tā ir mana profesionālā atbildība. Ja, tātad mana profesionālā loma un mana profesionālā atbildība, bet tā ir rāmis, kā jau es teicu. Tā ir laika rāmis, tā ir noteikumi, ja, kas nozīmē, ka šis laiks ir tik tiešām, noteikts laiks, viņš ir ierobežots. Laikā, finansiāli ierobežots un tam līdzīgi. Kas ir mana prioritāte, kas ir mana profesionālā loma un kas ir mani vispār resursi pašam tajā brīdī. Kas ir mans dzīves uzdevums šajā dzīves posmā? Ja man ir, piemēram, mazi bērni, par kuriem man ir rūpes, pirmkārt, es esmu neaizvietojama, jā, savā lomā kā māte vai kā tēvs vai dažreiz arī vecvecāki ir iesaistīti. Tātad es tur esmu neaizvietojams. Ja. Vai man pietiek resurss kaut kam citam? Ja man pietiek resurss un iespējams, piemēram, tas man sniedz kaut kādu arī pašai labumu. Piemēram, labums var būt, ka es piezvanu draudzenei un es izkratu sirdi un es tur izventilēju, izstāstu, kā man tur gāja vai negāja, vai mani uzklausa,
jā, vienkārši atspoguļo, es dabūnu izventilēt, man ir tāds atvieglojums. Jeb arī, ja man piezvana un es vienkārši uzklausu, ja man ir resursi. Vai tajā brīdī man tik tiešām ir tas resurss? Un ja man nav, vai man ir veids, kā es varu tās savas robežas nolikt un teikt, Klau, es labprāt tevi uzklausītu, bet vai mēs varam sazvanīties rīt, tad un tad? Ka mēs arī, tā kā gan spējam savu robežu nolikt, gan spējam respektēt, ka otram cilvēkam ir viņa robeža, ja? Ja es runāju par dzīves uzdevumiem, kad mēs esam tur bērni, tad mēs esam pusauģi, jaunieši. Mūsu uzdevums ir tā kā būt visā tajā dzīves virpulī, ja? Jā, viss tur notiek pasaulē, viļņojas, un es esmu pasaules centrā. Un tas ir labi un pareizi, tā tas ir, ja? Tas ir tās dzīves uzdevums. Stiprināt to savu identitāti, uzsūkt, absorbēt, kāda ir šī pasaule un kāda ir mana vieta tajā, ko es esmu aicināts. Savukārt, kad ir jau ģimene nodibināta, atbildība par bērniem, par savu profesionālo ceļu, jā, par savu karjeru un tam līdzīgi, arī skaidrs, ka ir laba vieta sākt, tad jau tā drusku sevi pieskatīt, jā, mazliet tā, kas sākt veidot šos veselīgos paradumus, kuros es atstāju kalendārā vietiņu sev un savam vīram, piemēram, divatā, vai sev vienai pašai, vai sev un draudzenēm, vai sev un hobijiem. Sāku es to pieņemt, nevis tā kā es jūtos vainīga to darot, bet es to sāku iekļaut, integrēt pakāpeniski savā dzīvē, jo redz, kādreiz ir tā, kad ar tiem bērniem vai ar darbu, ja mēs tā kā iestrēgstam tajā dzīves posmā. Un tad bērni kļūst par mūsu dzīves jēgu, tad sāks problēma, kad bērni izaug. Ja? Kad bērni izaug un viņi sāk lēnām atdalīties, aiziet savā dzīvē. Dažkārt, vecāki pazaudē to jēgu, ja. Bet, redz, tas īstais laiks, klaudzinot pie durvīm jau ne tik vien ar kulaciņu, bet jau, tā riktīgi, pienāk, kaut kur, kā kuram vecumam, jā, bet to sauc par to dzīves vidusposmu, jā. Man ir ļoti apnicis vārds krīze, jo mums ir krīze visu laiku, ja? Bet vienkārši pienāk tas uzdevums. Ja? Šajā brīdī cilvēki ļoti bieži tik tiešām jūtas spiesti nobremzēt, vai kaut kas viņus nobremzē, vai kāda saslimšana, vai kāda zaudējums, vai vecāki paliek veci, vai bērni aiziet prom. Un dažkārt tā sašūpošanās ir tik ļoti liela visās dzīves līmeņos un struktūrās, ja, ka cilvēki arī pēkšņi, kas es esmu, ko es daru, šitā dzīve tālāk būs šāda, ja. Katram vecuma posmam ir savs uzdevums, savs ritms, savs ātrums, un nevar teikt, ka, piemēram, tāds jauns cilvēks, kas veido savu karjeru vai kam ir maziņi bērniņi, ka viņam tagad ir, vienmēr jābūt gatavam uzklausīt, vai kāds, kas viņiem piezvana, ja, ka viņiem tagad ir jābūt priekš šie otra cilvēka. Pēc visiem šiem manis nosauktajiem, jā, tikai tad, ja viņam paliek pāri un viņš pats to vēlas. Un arī cilvēki ir atšķirīgi kopumā pēc savas dabiskās, arī dabiskās, vārds dabiskā arī ir problemātisks. Jā, bet šī atšķirība, uz ko vairāk es esmu tendēts, jā,
Es esmu vairāk introversēts, jā. Es esmu vairāk tā kā uz pasauli vērsts um, vai kāds ir mans temperaments, kāds ir mans dabiskie talanti. Mēs visi esam sastapuši cilvēkus, kurus, nu, liekas, ka viņš tā kā jau no bērna kājas sniedz atbalstu, jā. Sākot ar bērndārza draudzenēm. Ja, un tas ir kaut kas, kas dažkārt ir vienkārši dabiski iedots, ka tu tā cilvēka klātbūtnē jūties sacirdēts, nomierināts, ja, un kaut kā pēkšņi jūties, dzīve tomēr nav tik slikta, ja. Nu, Tā viena galējība, ar ko es sāku, bija par tiem trokšņiem. Kad viss kaut kas fokusā, un tad tas, kas fokusā, tīzāk nefokusā notiek, kad mums kaut kas apkārtprātā maisās, bet mums vajag saprast, kas ir mūsu šī brīža tā kā galvenā loma, ko mēs ieņemam, un tas mērķis, ko mēs darām, izpildam. Taču vēl viena galējība šim visam ir, ko es novēroju, un ticu, ka arī katrs klausoties vismaz vienreiz savā dzīvē ir sastapis, kad mēs ar kādu dalāmies kaut kādā ļoti sensitīvā nostikumā, kas varbūt šis pats zaudējums vai, nezinu, laulību šķiršanās, nu kaut kas ļoti, kas izšūpina mūs ārā no mūsu ikdienas dzīves, un tas ir ļoti sāpīgi, sērīgi, un mēs dalāmies, un mēs ventilējamies, un mēs pretī saņemam klusumu, un tas klusums ir tās, viņš nav vērts, un tā ir tā sajūta, ko mēs noteikti nevaram plašāk aprakstīt, bet viņu var piedzīvot, un katrs cilvēks to ir piedzīvojis savās attiecībās ar citu cilvēku, kad mēs jūtamies, nēdz diskomforta klusums, es tā kā dalījos, stāstīju savu stāvi, pilnas grūts, bet pretī man ir klusums. Kā? Kā būt? Gan vienam, gan otrai pusei, jo, manuprāt, tā puse, kur dalās, viņi, jā, ventilēs, grib dalīt savu sāpi uz pusi, taču pretī iespējams ir cilvēks, kurš neizprot, baidās no šīm sajūtām un baidās pateikt kaut ko ne tā, vienkārši baidās, jo viņš nav pieredzējis kaut ko tādu, un tas ir šoks, augsta duša virs galvas, un kā būt abās situācijās? Nu jā, nu redzi, pirmkārt jau, protams, ka nevienmēr mēs varam atrast tos cilvēkus, kuri prot klausīties vai kuriem, piemēram, ir dabiski tā dotā spēja, jā, tā kā talants tāds. Es aicinu meklējam tādus cilvēkus, jā. Tie cilvēki mūsu dzīvēs ir zelta vērti, ja tādi mums ir, jā. Novērtējam viņus un kaut kādā ziņā arī, varbūt pat kādreiz pasakām paldies, klausies, toreiz man bija tik smagi un tu man klausies veselu stundu. Cik tas man bija palīdzoši, cik man tas toreiz bija dziedinoši. Kaut kādā ziņā tā kā arī novērtēt, atbalstīt šos cilvēkus. Kas attiec uz tevis minēto situāciju, jā, kas to zina? Kas īsti ar to cilvēku notiek, ja? Jo redzī, mēs katrs klausamies otrā ar tik lielu kapacitāti, cik mums viņa vispār piemīt, ja. Parasti jau tie cilvēki, par kuriem mēs sakam, viņi ir labi klausītāji, vai ar viņiem kopā es jūtos sadzirdēts, tie ir parasti cilvēki, kas ir piedzīvojuši diezgan grūtas dienas. Viņi ir paši izgājuši kaut kādam ciešanu mežam cauri. Un līdz ar ko tā viņu dāvana, kādreiz ir diezgan smagi iegūta. Ir tāds jēdziens ievainotais dziedinātājs, ko savulaik aktualizēja Jungs, tādā kristīgās teoloģijas ietvarā par to ir pasakaini rakstījis katoļu teologs Henrijs Noens. Viņam ir tieši tāda grāmata, kas tā arī saucas, ievainotais dziedinātājs. Tā ideja ir, ka tas mūsu dzīves ievainojums, viņš var izvērsties dažādos veidos. Ja mums ir tāda analoģija ar augu,
parasti augļu kociņus potē, ja, uz augļu kociņiem uzpotē kaut ko, un tad tur vai nu izveidojas kaut kāds jauns, brīnišķīgs auglis, vai arī kaut kā tas koks aiziet bojā. Tas jaunais pocāms neiesakņojas, ja. Kaut kādā ziņā arī ar ievainojumu. Viņš var dezintegrēt, viņš var tiešām izkropļot kaut ko, bet viņš var arī, nu, sniegt tādus labus augļus, ja. Nu, un ja runājam par to, ka tu sastopies ar to tā kā tukšumu acīs vai kaut kādu neveiklu klusēšanu, vai nu tur ir cilvēks, kas piedzīvojis kaut ko pats, kas nav integrēts, jā, kas ir kaut kur palicis tādā sāpīgā vietā, ar kuru nav iespējams saskarties pašam cilvēkam, jā. Viņš nevar izturēt, ja mēs runājam par turēšanu. Ja es eju pie tevis un saku, klau, man ir grūti, es tev gribu izstāstīt, nu tad es kaut kādā ziņā sagaidu, ka tu mani saturēsi, paturēsi, ja, tādā analoģijā, ja, kā mamma, ja, kas paauklēs tajā brīdī. Nu, un var nebūt šī kapacitāte, jo tas, kas man sāp, man kaut kā aktivizē manī iekšā kaut kādu diskomfortu, nērtības sajūtu, nesaprašanu, ko darīt, un dažreiz arī vienkārši apjukumu, ja? Nu, kā tad būt palīdzošam? Kā man uz šo reaģēt, ja? Tiešām apjukumam tādam, tā kā nesaprašanai, es pieņemu, ka tieši tāpat kā mēs esam saskārušies tā kā ar to, ka mani nedzird, nesaprot un kaut kāda tā kā neadekvāta izjūta ir, ka mēs paši esam kādreiz varbūt jutušies neadekvāti vai drusku nesaprotam, nu kā īsti noreaģēt jau uz kaut ko. Kaut kādā ziņā, nu kas tam īsti ir apakšā, nav tāda universāla atbilde, jā, ka tur būtu, piemēram, cilvēks nejūtīgs vai kas vispār tur, es nezinu, narciss vai, nu, vienalga, jā. Tā ir dažreiz, nu, tiešām tāda neizpratne, apjukums, vai arī ievainojums, kas nav integrēts, kur ir bail ar to saskarties. Esot joprojām par klusumu, tā otra puse, ko arī visdrīzāk daudz ir pieredzējuši, un arī es ticu, ka tu savā pieredzē kā kapelāne esi redzējis to, ka dažreiz klusums, uzklausot, pēc tam šis klusums, kas ir starp cilvēkiem, tas ir tas spēcinošais kaut kādā brīdī. Vai tas, ko es tikko minēju, ka tu to esi pieredzējis, vai tā tas arī ir, kad savā daudz kādu pieredzē tu esi to redzējis, kad cilvēks izstāsta savu sāpi un viņš jūt to, ko mēs nevaram aprakstīt šeit vārdos, to sajūtu, ka viņš ir uzklausīts un vienkārši būt blakus, un tu vari saturēt to telpu un to emociju, kas viņam nāk pāri. Jā, tu zini, nu, ka tu to sacīji, nu, man, protams, nāk atmiņā daudzas tādas pieredzes, kurās es strādājot slimnīcā, biju kopā ar cilvēkiem, jā, ar pacientiem, kur ir savās slimības gultiņās, jā, vai viņiem nav spēka runāt, vai viņi nevar parunāt, jo viņiem ir ievietota tā elpošanas caurulīte, jā, traheostoma, vai bezsamaņā, jā, nekomunicē, vai viņi ir mirstoši. Tur nav daudz vietas vārdiem. Un, redz, vārdi, ja runājam par vārdiem vai valodu, valoda un vārdi ir tikai daļa no komunikācijas. Ja. Mēs viens ar otru komunicējam daudzos tādos arī
neverbālos veidos, no kuriem, manuprāt, visi nemaz nav vēl tik ļoti izprasti līdz galam. Nevelti tiek veikti dažādi pētījumi par komunikāciju ar lielu attālumu, ar domu spēku, ja kvantu teorijas dažādas tiek pārbaudītas un tam līdzīgi, bet pat neaizejot tādos ekstrēmos, tomēr ir tie stāsti par to, kā cilvēki viens par otru iedomājas, un pēc tam viņi sazvanas un izrādās, ka viņi tiešām ir abi reizē viens par otru domājuši, ja. Un šajos gadījumos, kuros vārdi nav nepieciešami, vai viņi ir lieki, jo tas, kas notiek starp mums, ir kaut kas daudz vairāk, un to var sajust. To var sajust gaisā, noteikta veida, tīri ķermeniski, ja teiktas ķermeņa daļas uztver siltumu, vēsumu, kaut kādas vibrācijas, mainās elpošana. Ļoti bieži tas man kā kapelānei darbā bija, ko es arī lietoju, esot šajos gadījumos ar pacientiem, ir tāda elpošanas saskaņošana. Es pieskaņoju savu elpu, ja cilvēkam ir tāda ļoti strauji saraustīta elpa. Es sākumā pieskaņoju, un pēc tam es viņu palēninu. Un cilvēka elpa sāk pieskaņoties manējai. Un tas nevienmēr strādā, bet dažkārt tas strādā, noskaņojoties, tā sacīt, uz viena viļņiem. Bet arī, protams, ka ar tuviniekiem bieži vien pavadot kopā laiku, piemēram, kapelā, kamēr tur ģimenes loceklim, ja, kādam pacientam, vai nu viņš ir kādā sarežģītā operācijā vai izmeklējumā, vai mēs gaidām diagnozi, vai izmeklējam rezultātus nozīmīgus. Nu, mēs vienkārši esam kopā, dažkārt ir kāda lūkšana, kurā mēs vienojamies, vai ne? Dažreiz pats cilvēks grib dalīties, ja, kā viņam ir. Dažreiz mēs vienkārši tikai esam kopā. Dažkārt arī man nāk prātā situācijas, kurās pēc ilgstošas slimības, jeb arī pēkšņi nomirst kāds ģimenē, un tuvinieks ir jātur burtiski. Viņš ir burtiski jātur rokās. Ja. Tie sāpju viļņi, viņi sākotnēji ir ļoti lieli, un tā turēšana ir arī burtiska saturēšana, kas ir palīdzoša bijusi daudzkārt. Bet ir cilvēki arī, kuri ciešanās tieši otrādi, viņi negrib, ka viņiem pieskaras. Ja. Tāpēc, arī ja runājam par to, kā mums kļūt gudrākiem, labākiem atbalsta sniedzējiem, tā kā ir vienmēr jājautā. Ja? Protams, kādreiz tu vari sajust, bet vienalga, tā kā pārjautāt, vai es varu to apskāt, vai paņemt tavu roku. Dažkārt, cilvēkiem pieskārieni nav nemaz tik atvieglojoši, ja? Tikai vēl vairāk iedot kaut kādu to impulsu, kas viņus satrauc. Jā, par klusumu runājot, arī pēc sarunām ir bijis tā, kad ir bijusi saruna, un viņa beidzas, un ir vienkārši klusums, un es esmu jautājusi, vai man palikt kādu laiku. Dažreiz cilvēki saka jā, dažreiz cilvēki aizmiega. Ja sarunas beigās, tad es vienkārši esmu ar viņiem kādu laiciņu. Jūtīgumu var uztrenēt, kā jebkuru prasmi. Un redz, kā mēs uztveram pasauli caur maņām. Acis, ausis, jā, tausta, garša. Bet ir vēl arī citas maņas, kā mēs uztveram apkārtējo realitāti. Un šīs maņas viss var trenēt.
ā, un var uztrenēt tā, ka tik tiešām tu, nu, reti kļūdies, jā. Nu, Mm. noteikti uzreiz nav jākļūst par kapelānu vai jādodas uz slimnīcu. Es gribētu ticēt, Dani, ka tu vari mums parādīt vēl kaut kādu leņķīti, kā mēs varētu praktizēt, trenēties ar Jā. savām maņām, atklāt jaunu maņu varbūt kādu, ko mēs neesam izlasījuši grāmatā. Redzi, šobrīd jau pasaule ir tik atvērta un caurspīdīga tādā nozīmē, ka tik tiešām tik daudz informācija, tik daudz brīnišķīgas labas grāmatas, nu pat arī Latvijas mēdīja izdotā ķermenis atceras, nu, tik tiešām, nu, ir grāmatas, kuras mums ir tās dzīves mācību grāmatas, jā, kuras noteikti cilvēki, kuriem interesē attīstīt šo te prasmi būt par labāku klausītāju vai būt par cilvēku, ka veido, nu, šīs attiecības, par kurām var teikt siltas pieņemošas attiecības, jā. Mēs katrs gribam, lai par mums tā saka, ka mēs esam silti pieņemoši cilvēki, kur prot klausīties, jā. Nu, vismaz liela daļa no mums to grib, jā, ja ne visi. Palasam, pamācamies, mēģinam praktizēt, mēģinam tā kā savas maņas padarīt jūtīgākas. Ja es, piemēram, klausos tevī, klausos, protams, uz to saturu, un savā saturā tu ienes arī kaut ko, kas, nu, nes tādu jūtu lādiņu, jā. Es uzrunāju, Klau, Laura, man liekas, ka šai brīdī tu esi par kaut ko sadusmota. Vai kaut kas man šķiet, ka tevi aizvainoja manis teiktajā. Vai, Klau, man šķiet, ka tu kaut kur aizpeldēji domās. Ja, nu, ka es aprakstu, es kaut kādā ziņā iedodu otram cilvēkam spoguli. Jo, redz, tādā parastā sociālā sarunā mēs jau tādu spoguli, nu, reti, kad dodam, vai ne? Bet, ja mēs gribam iedot otram cilvēkam to sajūtu, ka viņš ir sadzirdēts, mēs varam tomēr paspoguļot, mēs varam iedot. Klau, man šķiet, ka tev ir šobrīd skumji tos man stāstot. Vai, nu, jā, ja es redzu, ka tu stāsts, bet tad tev skatiens aiziet ārā pa logu, un tu apklusti. Un es varu jautāt, nu, izskatās, ka tu kaut kur aizdomājies, jā. Kur tu aizgāji? Tā kā iedot gan to spoguli, pamanīt tās nianses, kas pamainās. Dažreiz cilvēki stāsta kaut ko, un tad viņi maina toņkārtu. Jā, balss vai nu pazeminās, vai paaugstinās, vai, nu, kaut kas, kas tajā vokālā, tajā balss tonalitātē pamainās. Mēs varam to piefiksēt un atspoguļot cilvēkam. Cilvēki dažkārt pat nepamana, jā, bet viņiem, jā, redz, kā viņš manī klausās, redz, kā viņš pamana lietas, ko es pats nepamanu, ja, kas viņam palīdz to stāstu izstāstīt jēgpilnā. Un jo es viņam palīdzu to stāstu izstāstīt jēgpilnāk, jo viņš pats sāka veidot jaunu jēgu. Ja? Mēs dažkārt arī runājam, man liekas, tu man arī teici, tev ir tāda pieredze. Pieredze pati par sevi vēl neko nedod. Pieredze kļūst par mācību materiālu tad, kad es par to reflektēju. Tātad es ar kādu cilvēku, piemēram, es stāstu šo stāstu, un es reizē arī tā kā izdzīvoju viņam cauri, kā tas man bija, un es izveidoju jaunu jēgu tam, un dažreiz es stāstot otrais to pašu stāstu, atrod pavisam citu jēgu, ja, ko es pirmoreiz stāstot neredzēju. Kas nozīmē, ka tu kā klausītājs arī tā kā palīdzi to stāstu un to pieredzi ieintegrēt, ja? Tā kā padarīt par savu vai pat vispār pārveidot, ja? Kā jaunu pieredzi.
Tā kā, man liekas, kaut kur, kādā arī, man liekas, forša grāmata tā bija, kas runāja par klausīšanos kā par tādu redaktora darbu, jo dažkārt cilvēki ir dabas doti stāstītāji. Nu, viņiem vienkārši padodas, viņi stāsta un viss viņos klausās, jā. Bet dažkārt nav viegli izstāstīt lietas, un ir tīpaši tādas, nu, ne sevišķi foršas lietas, jā. Un tu vari palīdzēt, ot tā kā labs redaktors, kas paņem to jēlo materiālu, to stāstu, un viņš tā kā saskata, vat, kur ir tās tēmas galvenās, vai kur tās jūtas mainās, vai... Un tad nekad nepaliek garlaicīgi. Ja? Nekad tad nepaliek garlaicīgi, un nekad nesāk nākt miegs. Un dažreiz ir cilvēki, it īpaši jau gados cilvēki, kuri stāst vienu un to pašu stāstu. Viņi stāsta un stāsta, un dažreiz pat ne, es jau tagad sevi pieķeru dažreiz, ka es stāstu vienu to pašu stāstu. Un tad man ģimene saka, jā, mēs šito jau zinām. Nu, kaut kādā ziņā, ja tu dzirdi, ka cilvēki stāst vienu to pašu stāstu, kaut kas līdz galam tur nav sadzirdēts, ja? Kaut kāda tā svarīgā lieta, kaut ko viņš tai stāstā grib pateikt, ja? Viņš atkal un atkal to stāst. Kaut kas tur ir tāds, kaut kāds āķis, ja? Tā kā redaktors, izmeklētājs, nu, padarīt savu to dzīvi aizraujošu, jā, klausoties otrā cilvēkā. Un reizē arī viņam iedot to sadzirdētības pieredzi, jā, to dziedinošo. Tas izklausies tik fantastiski, ka tu vari pieņemt to savu lomu, ka tu esi kā redaktors tajā brīdī, tu tā kā to klausies, tu saņem to visu informāciju, un tad tu atspoguļo. Un tas bija tas brīdis, kad man savilkās mūsu saruna ar pašu sākumu, kur ir šie spoguļu neironi. Nu, grozi, kā gribas šobrīd, manuprāt, mākslīgais intelekts nespēs aizvietot cilvēku un šo visu klātesamību, un kas ir tik svarīgs, un lai vai kas tiek rakstīts, jā, tā kā cilvēkos ir liels spēks un resurss. Un ja mēs spējam pārstrādāt, salikt savas pieredzes, kuras nāk no tumšiem mežiem, man liekas, neviens šo dzīvi nenodzīvots bez kāda zaudē, bez kaut kādas mazāk vai lielākas traģiskas piedzīvojuma. Ja mēs to visu varam salikt kopā, iziet cauri šim mežam un būt blakus arī citiem, tā ir kaut kādā ziņā dāvana, ko mēs varam dot citiem, kas nemaksā naudu, bet tas ir maksājis mūsu dzīvē kaut ko ļoti daudz, un tas pārsvarā ir asaras skumjas. Vientulības sajūta, kas iemājo, ka tu esi viens pats ar savu sāpi. Kaut gan varbūt fiziski tev ir apkārt cilvēki, bet tu jūties viens pats. Tas ir ironiski, tiešām tas ļoti, ļoti ironiski, ka cilvēki, kur ir viena no mums varbūt zināmākiem tiem klausītājiem, kas var būt klātesoši, kas ir gatavi uzklausīt, atbraukt, būt klātesoši grūtībās, kad iekšā viņos visdrīzāk tiešām ir kaut kāda liela pārdzīvojuma, kurus varbūt nezinām, jo viņi, neretie cilvēki, viņi ir smaidīgi. Viņi ir gaiši un viņi nes līdz savu tādu pozitīvu, gaišu noti, kas nav izskaidrojama. Viņi vienkārši tādi ir. Viņi ienāk telpā un viss paliek nedaudz jaukāk, gaišāk, mierīgāk, bet jā, arvien vairāk un vairāk es sastopas savā dzīvē ar šo ironisko salikumu, ka tie cilvēki nereti iziet cauri tādiem tumšiem ciešana mežiem, ko mēs pat nevarējām iztēloties, ka tas ir tas cilvēks, ka tas ir cilvēka pieredzē arī iekļauts iekšā. Jā, pilnīgi piekrīt. Dana, kā tev šķiet šī visa saruna par klausīšanos un prasmi? Mēs kaut kādā ziņā jau vairāk adresējam vienkārši mūsu ikdienišķajā dzīvē, dzīvojot savu dzīvi, taču kāda tam ir loma profesionālajā vidē, jo neviens nav atcēlis, ka mums ir darba vietas, un mēs vai nu esam darba devēji, vai nu darba ņēmēji, bet mēs šo dzīvi dzīvojam arī profesionāli. Kāda ir loma klausīšanai un šī klātesamības spējām esot darba vidē? Jā, paldies par šo jautājumu. Un tas varbūt vairāk vai mazāk ir
tāda tēma, ar ko es saskaros, savā supervizoru darbā, jo es strādāju ar organizācijām, gan ar komandām, ar profesionāļu grupām, arī ar vadītājiem. Es pat baidos tā saukt kaut kādus tādus ciparus, tie ir vairāk tādi pēc izjūtas procentuāli. Tomēr tie 80% jautājumu, ko cilvēki risina savās profesionālajās vidēs, ir attiecību jautājumi. Attiecību savstarpējo attiecību, lomu attiecību, hierarhisko, horizontālo attiecību, attiecības starp uzstādītiem mērķiem un rezultātiem. Tur ir tiešām tādi fenomenu dažādība un tā dinamika kādreiz ierauj cilvēku ikdienas darbā, un viņam nav iespēja, tā drusku izkāpt ārā un pareflektēt, tā kā paskatīties no augšas, ja, uz to, kā tad man ir manā darbā. Kāpēc es jūtos tur, tik slikti, vai kāpēc man ir, ilgstošs šī bezjēdzīguma sajūta, vai kādēļ man ir pārstrādāšanās regulāri, ja, vai, kādēļ es nesu darbu mājās, vai kā man atgūties, jo darbs man izsmeļ, kā man veidot attiecības ar vadītāju, ja, tā, lai es nepazaudētu kaut kādu savu autentisko izpratni par to, kas man jādara. Ļoti daudz dažādu jautājumu, ja. Un šajos 80% tāda mana atziņa, kas nav nekāda ļoti oriģināla atziņa, bet, redz, es pati arī esmu bijusi vadītāja, un tas mans stils vairāk ir veidojies balstoties uz ideju, ka vadītājs lielāko tiesu ir atbildīgs par savu darbinieku labbūtību, tāds moderns vārds labbūtību, bet par to, kā jūtas darbinieki. Vadītājs ir atbildīgs. Un kā viņš to vislabāk var darīt? Un, protams, tas ir atkarīgs atkal no līmeņiem atbildības, jā, bet tomēr pat arī organizācijās augstākā līmeņa vadītāji, viņiem ir tiešie padotie, viņiem ir viņa komanda, jā. Vistuvākie cilvēki, kas savukārt tālāk vada jau citas komandas. Tad šis vistuvākais līmenis arī ir vadītāja atbildība, kas nozīmē komunikācija. Pamanīt, uzrunāt, paredzēt noteiktu laiku individuālai sarunai, zināt par saviem vistuvākajiem komandas cilvēkiem, ar ko viņi dzīvo, ko viņi elpo, kas ir viņi kā personības, nevis vienkārši kā lomas un izpildītāji. Ja. Lūk, šis te cilvēciskais attiecību aspekts, un var jau būt, ka viņš ir svarīgs tajās nozarēs, ar kurām es strādāju, kas ir lielākoties veselības aprūpe, ja, sociālais darbs, paliatīvā aprūpe, ja, atbalsts krīzēs. Tas ir vairāk tā kā mans konteksts, bet man ir tādas mazas aizdomas, ka šis ir svarīgs visās nozarēs. Vadītājiem šķiet, ka viņiem ir jāvada tiem ražošanas procesa organizatoriem. Ja, ražošanas visplašākajā nozīmē arī mērķus mēs ražojam, ja, bet īstenībā tie ražotāji, ja, producētāji ir darbinieki, un vadītāja atbildība ir sekot līdz tam, kā tie darbinieki jūtas, un to var tik tiešām caur šo sarunu individualizēto uzmanību, uzmanības vēršanu, nianses pamanīšanu. Jā, vadītājiem tādas
kompetences kā emocionāla inteliģence, kā spēja regulēt savas emocijas, prast, vadīt kaut kādus dinamiskos procesus, ja, milzīgi koncentrēties kaut kādām teorijām, bet tiešām fokusēties uz cilvēcisko līmeni. Un šis aspekts vai šī perspektīva nav nemaz tik sena. Tā ir ienākusi ar tādu, nu, varētu teikt, ka viņa drusciņi sakņojas feminismā. Jo ienākot sievietēm darba vidē, darba procesos, visos līmeņos, jā, gūstot arvien lielāku balsi, kaut kā tā femīnā pieeja, kas kādreiz tiek tā druscītiņi nonievājoši saukt par soft skills, jā. Jā, šis softness, ja, šis maigums ir ārkārtīgi vajadzīgs mūsu laikmetā, kas ir dinamisks, kas ir orientēts uz tādu nepārtrauktu bezgalīgu izaugsmi un tempu. Maigums, redz, ir kaut kāda tāda tad tā kā kontraintuitīvs liekas, nu pagaid, nu maigums tur, ģimenē bērniņi tur, nu tur maigums, ja. Bet kā maigumam ienākt vairāk mūsu dzīvēs, tā skaitā arī darba dzīvēs, ja. Tā skaitā, es uzskatu, arī politikā. Jo mēs ļoti ejam uz tādu, nu, protams, un tās ir ārkārtīgi svarīgas vērtības, ja, taisnīgums, vienlīdzība, bet tas viss kaut kā mums saistās uzreiz ar agresiju, ka šo mēs varam īstenot, ja ir agresija. Taisnīgumu, vienlīdzību, jā, labā uzvara, cīņa, tur, jā, par tiesībām. Tur ir tāds tas agresīvais elements. Tāpēc arī tādā ikdienā, profesionālajās mūsu dzīvēs, tas mans aicinājums, un arī vienmēr, ka es arī supervizēju komandas, es skatos, kur cilvēkos veidojas šīs bruņas, kur viņos tā aizsardzība, cik tā āda bieza, ja, paliek. Kas, kā mēs zinām, ja, nu, ja mēs staigājam vasarā basām kājām, tā apakšpusīte pēdas paliek cietākas, ja. Kas ir tas raupjais mūsu darba vidē, kas mums liek to ādu uzaudzēt? Un nevis, ka mums visu laiku jāstaigā kā bez ādas, nobrāstiem vai tur ar jāliem nervu galiem, ja. Nu, ir profesijas, kur tas tiešām ir, bet, nu, kopumā mums vienkāršajiem parastajiem cilvēkiem, ja, nu, tomēr pieskatīt tās savas bruņas un ādu un vienmēr būt tādiem ziņkārīgiem. Nu, kā tas nākas, ka tik spēcīga tā aizsardzība ir, ja? Kā tas nāks, ka ir grūti atrast laiku sarunai, individuālai sarunai ar manu darbinieku, vai kā tas nākas, ka komandas darbā, kur mēs rūpējamies par cilvēkiem, mēs nevaram atrast laiku reizi mēnesī sanākt kopā un pareflektēt, ko vispār mēs daram ar cilvēkiem, kas ar mums notiek, kā mēs tiekam ietekmēti no tā, ko mēs daram. Ja, nu, jā, tā ka tas tāds aicinājums ir vairāk būt maigiem. Stūlojamies sarunas izskanēja. Esot šajā punktā, ja tev būtu iespēja ļoti īsi un kodolīgi pateikt, kas ir tie soļi vai, nezinu, doma, kas mums ir jātur pie sevis, lai mēs kļūtu par labākajiem klausītājiem. Es domāju, tas galvenais ir, nu, kā palikt uzticīgiem savai iekšējai klusajai balsī un nepazaudēt kontaktu ar to, bet tieši otrādi stiprināt, kultivēt šīs siltās
pieņemošās attiecības, ja, kas ir mūsu dzīvēs. Būt pateicīgiem un novērtēt un pateikt paldies tiem cilvēkiem. To darīt biežāk. Tā kaut Un saki lūdzu, vai ir kaut kas tāds, kas šajā sarunā mums nav izrunāts, un tu vēlētos ar to padalīties šobrīd? Nu, redzi, visu izrunāt nekad nevar, un arī nevajag. Ir vienmēr jāatstāj kaut kas drusku tāds noslēpumam, kaut kas neizsakāmajam. Kaut kādā ziņā, gan tas, ko es jau teicu, tā kā pateikties cilvēkiem, kas ir tās mūsu dāvanas mūsu dzīvē, un arī, nu, kaut kā būt tādiem saudzīgākiem pašiem pret sevi. Jo, man liekas, ik viens cilvēks ir gana labs klausītājs, ja viņam patiesi interesē tas sarunu biedrs, jā. Tā kā jā, būt tādiem saudzīgiem, palikt kontaktā ar sevi, būt rimtiem, norimt biežāk. Un tas ir arī viss tas, ko es pati sev novēlu. Un arī visiem jums, un arī tev un klausītājiem. Paldies! Tāda, paldies par tavu laiku. Es esmu pierakstījusi veselu klāts atvērumu šajā sarunas laikā ar atziņām un jautājumiem, un par ko jāpadomā, un pasvītrojas stiprāk ar pilspālu, lai tā kā izceltos. Ļoti, ļoti bija patīkami būt ar tevi šajā sarunā un just to, ko es atstājuši pie sevis, kā es jūtos. Es ticu, ka katrs sajūtīs to savu sajūtu šajā sarunā, esot klātesošam. Paldies! Paldies!